Представляvam Zvezda PG TV. Blūms tikmēr pietur bumbu, Latvijas izlase var spēlēt līdz pat 3. ceturtdaļas beigām. Vēlreiz iespēlēts Meiram, un viņš turpina būt precīzs pēc labām piespēlēm. Vēlreiz 2 punkti ir atgūts. Un tā vien šķiet, ka praktiski ir izsmelts ceturtdaļai atvēlētais laiks. Tiesnesis gan spēle aptur, un spēles pulkstenis ir apstājies uz 0,2 sekundēm. Centās iestāties ceļā Nemaņa Nedovičs, bet bumbi grozā, un šoreiz neizdevās. Laika būs mazliet vairāk, tātad 2,7 sekundes, ja tas ir galīgais lēmums. Protams, jau pretējā pusē latvieši gatavi sekšanai, lai maksimāli apgrūtinātu pretinieku iespējas izdarīt kādu metienu. Bogdanovičs pie bumbas tiek pagūst arī uzbrukt un, diemžēl, trāpa šādu smagu metienu. Laimīgs metiens, ļoti veiksmīgs metiens ceturtdaļas noslēgumā serbiem.